Jūs jau zināt stāstu par pareizu laiku. Pareizs laiks ir laiks vīriem. Šīs dienas raidījumā būs informācija par 1. kājnieku bataljona 20 gadu jubileju. Pastāstīsim arī par 250 kg mazulīti un kā tā satricināja zemi pie Popas. Bet sāksim ar stāstu par 1991. gada barikādēm. Mūsu gids apšaudē pie iekšlietu ministrijas būs Renārs Zaļais. Bez tam satikām 21 gadu veco Agri Pastaru. Viņu nopietni ieinteresējuši šī nesenā pagātne, kuras laikā viņš vēl pat nebija dzimis. Labdien, es gribētu jūs uz vienu mirklīti paaicināt. Vai jūs esat lietas kursā par 1991. gada barikādēm? Jā, es zinu, ka es biju maziņš, bet televizorā tajā laikā rādīja. Es kaut ko atceros no tā laika. Zinu gan bišķiņu. No, apmēram, jā. Jā, jo mans tēvs bija viens no dalībniekiem. Viņš nebija šeit, varbūt šeit vietā, bet viņš ir Zaķisalā. Jā. Ko jūs zināt? Jums kāds radinieks ir bijis? Ir bijis, jā. Man ir 20 gadi, drīz būs 21. 1991. gada 20. janvāra, teiksim, barikāžu laikā, cik tev bija? Tad es vēl īsti nebiju piedzimis, tad vēl mamma bija stāvoklī uz to laiku. Kā tev radās interese par to laiku šobrīd pētīt visus notikumus? Nu, es kā cilvēks esmu zinātkārs, vienmēr patikusi vēsture, tāpēc arī mācos vēstures fakultātē Latvijas universitātē. Un, principā, jau skolas laikā man radās interese par barikādēm, par to laiku, kā ir veidojusies mūsu tautas vēsture. Jo visi jau zina, ka ir bijuši tikai Pirmā republika un tagad ir otrā, un kā tad tā otrā ir izveidojusies. Visi jau vairāk zina par tiem strēlniekiem, kas bija tā, pirmie iedvesmotāji, kāpēc mūsu republika var rasties. Un arī brīvības cīņas, bet neviens jau vairāk, īpaši mana paudze, jau īpaši nezina, kā tad ir izveidojusies tagadējā valsts, kādos notikumos, kādā gaitā. Viens no omonēšiem, ar kur tev ir sarakstu, un tu man iedevi viņu palasīt, tad īstenībā viņš, jāsaka, ļoti komplementāri izsaka par tevi, ka tev ir tu zini tik daudz par tiem notikumiem, ka tev ir jāpārstāv kāda organizācija, ka viņš netic, ka tu nepārstāv kaut kā aiz tevis nekas nav, bet īstenībā tas esi tikai tu. Tā gluži nav, kā viņš saka, es tik tiešām pārstāvu tikai pats sevi, vienkārši strādājot, man ir ļoti veiksmīgi sanācis gan savākt ļoti daudz materiālu, gan teiksim, ir sanācis tikties ar pašiem šo notikumu dalībniekiem, gan no vienas puses, gan no otras puses, tā ka tas process ir ļoti interesants. Kāpēc notika OMON uzbrukums iekšlietu ministrijai, arī pašlaik nav īsti skaidrs. Iespējams, tā ir viena no neskaidrākajām, nesaprotamākajām un iespējams arī bezjēdzīgākajām OMON operācijām barikāžu laikā. No militārās taktikas viedokļa uzbrukums kādai ēkai ir nepieciešams, ja šī ēka jāieņem, lai turpmāk to izmantotu. Vai lai atbrīvotu tur esošus ķīlniekus, vai iegūtu kaut ko vajadzīgu no tur esošā mantu klāsta un tā tālāk. Ēkā neatradās nekas, kas OMONam būtu nepieciešams. Bauskas miliči ēku sargāja tikai no ārpuses. Iekšpusē paaugstināts gatavības režīmā dežūrēja ministrijas darbinieki. Cik zināms, daļa no tiem, kam bija jābūt ēkā, jau iepriekš bija paslēpušies transporta milicijas telpās, jo par plānoto uzbrukumu jau zināja. Ēkā atradās arī iekšlietu ministra vietnieks Zenons Indrikovs. Pat šobrīd viņa bijušā kabineta griestos atrodas 2 lodes. Jā. Vai jūs zināt par to, ka šeit bija kauja pie iekšlietu ministrijas bijušās ēkas? Esmu redzējis video kadrus. Ir dzirdēts? Jā, es dzirdēju, arī krita pāris. Mūsējie tur, cik zinu, žurnālists un operators. Tā. Jā, kaut arī esat dzirdējusi? Jā, lasīju, dzirdēju. To gan neesmu dzirdējis. Ar to saistītu visi šie akmeņi, kas šeit ir, tajās vietās ir nosrautie cilvēki.
šie notikumi ir tādi diezgan pretrunīgi, un līdz šim viņus tā īsti neviens oficiāli nav pētījis. Ir tikai tādi virspusīgi pētījumi, lai, teiksim, apgaismot savā ziņā tautu. Jā, prokuratūra izmeklē šo lietu ļoti smalki, bet, teiksim, tādā sabiedriskā līmenī, tas netika tā paziņots. Tas ir tādā vienā, teiksim, tā kā par noziegumiem izmeklē, un tas arī tur paliek, un teiksim tā. Kāpēc tev tieši ir interese par, tik daudz tā interese izveidojusies par OMON? Tad, kad es sāku visas šīs lietas pētīt, arī tad es zināju, ka jā, šeit bija tādas melnās beretes, jeb OMON, kā viņas sauca, un tā es arī sapratu, ka, teiksim, visi, kas par to kaut ko zina, visi zina, ka, jā, bija tādas melnās beretes, bija OMON, bet ko viņi darīja, kas tie tādi bija, то така исти невиens nezina. ОМОН – отряд милиции особого назначения. Īpašo uzdevumu milicijas vienība. 1988. gada oktobrī tā tika radīta Padomju Savienības teritorijā. Kopumā 12 vienības republiku un apgabalu centros, un to galvenais uzdevums bija cīnīties pret organizēto noziedzību. OMON darbinieki tika papildus īpaši apmācīti pret terorismu operāciju veikšanai, ķilnieku atbrīvošanai, ļaužu masu bloķēšanai. To rīcībā bija jaunākie strēlnieki ieroči un aizsardzības aprīkojums. Vizuāli no pārējiem iekšlietu ministrijas struktūru vienību darbiniekiem omonēšus atšķīra uniformas un melnās beretes. Rīgas OMONs bija viena no 5 pirmajām šādām vienībām PSRS. Tās sākotnējā sastāvā bija 148 cilvēki, no tiem 20 virsnieki. Komandieris apakšpulkvedis Edgars Limars. 1990. gada raidījumā PIK mēs ar manu kolēģi Vilni Meliņu veidojām sižetu par viņiem. Мы тесно контактируем с подразделением МВД, который ведет борьбу с организованной преступностью. У нас с ними налажен тесный контакт. Mēs mācāmies roku kaujas cīņu, kā es pašais redzēju, ka mēs atrodamies šajā zālē. Mācāmies mēs vispār šaut diezgan labi, mums tas ir jāprot, tāpēc, ka tas ir viens no mūsu uzdevumiem. Pat ļoti labi, nevis diezgan labi. Pat ļoti labi, jā, lai mēs varētu aizturēt bruņot noziedznieku, jā, un lai šī gadījumā nekad neciestu citi cilvēki, jā. Pēc tam mums ir jāprot noteikti orientēties visos vēstures jautājumos, Latvijas vēstures jautājumos, jā. Jāprot orientēties cilvēkos, lai var saprast, piemēram, kas tev, ar ko tu runā, kas tev priekšā stāv, jā. Pēc tam mums ir jāzina noteikti kaut kādi speciāli taktiskie paņēmieni. Jābūt ir lielākā izturībā nekā pārējiem milicijas darbiniekiem, varbūt arī tam pašam patruļdienestam. Vispār tās nodarbības, kuras ir vajadzīgas, lai izpildītu mūsu uzdevumus. Mūsu puiši vispār mācās, tie, kuri nezina latviešu valodu, viņi mācās latviešu valodu. Mums ir organizēti kursi speciāli vienībā priekš visām grupām. Informācija man ir sanācis vākt, kā jau es minēju, no abām pusēm. Es esmu ticies gan ar, teiksim, lieciniekiem, kas šeit bija klāt, teiksim, garām gājējiem, gan arī miličiem, kas apsargāja iekšlietu ministriju. Man ir diezgan veiksmīgi sanācis kontaktēties ar pašiem OMON kaujiniekiem, arī virsniekiem. Bet viņi jau vairs nav Latvijā lielākā daļa. Lielākā daļa nav, bet es izmantoju mūsdienu interneta iespējas, lai viņiem sakontaktētos. Vienkārši internetā saraksta, un pēc tam es to visu apkopoju, ko viņi man ir teikuši. Bet, aci pret aci Latvijā es ticies arī ar virsniekiem OMON, protams. Kas viņam, protams, deva šīs pavēles, tas nav zināms, bet tieši šī apšaude, šī kauja 20. janvārī pie iekšlietu ministrijas, tā bija tā kā kulminācija tam visam. Tam bija jānobriest līdz tādam līmenim, lai sāktos asins izliešana.
Kurās vietās bija izvietojušies Omona kaujinieki toreiz, ja mēs skatāmies no šejienes? Ja no šejienes skatīties, tad viss sākās ar to, kad Omona kolonna, kas devās no bāzes uz LPSR prokuratūru, kas tobrīd atradās netālu no Brīvības pieminekļa, pārvietojās pa Raiņu ielu. Un pirmie šāvieni uz kolonu tika raidīti no Basteikalna un no iekšlietu ministrijas 4. stāva. Nu, kā mēs zinām no citiem atslieciniekiem, tad 4. stāvā nezinu, vai tur īstenībā kāds no iekšlietu ministrijas aizstāvjiem atradās. Un arī šeit neatradās neviens no. Jā, šeit ir tā versija pa to 3. spēku, kad šeit ir bijis iesaistīts kāds nezināms spēks, kas ir izprovocējis Omonu uz kaut kādām darbībām, jo, kā mēs zinām, viens no tiem spēkiem, kas šeit bija iesaistīts, bija iekšlietu ministrijas darbinieki tobrīd, otrais bija Omona kaujinieki un trešais, kā jau es minēju, tad tie, kas to visu varēja tā kā kultivēt, lai sāktos šīs te darbības. Šobrīd bijusī iekšlietu ministrijas ēka ir iznomāta. To paredzēts pārbūvēt par diezgan grandiozu viesnīcu. Tomēr valstī ir ekonomiskā krīze un finansu panīkums, tāpēc darbi uz laiku ir apturēti. Ēkas patreizējie saimnieki mūs tur ielaida un viens no toreiz ēku apsargājušajiem Bauskas miličiem, šobrīd barikāžu muzeja vadītājs un atvaļināts policijas pulkvedis Renārs Zaļais, kļuva par mūsu gidu tā laika notikumos un arī pašā ēkā. Tieši šajā telpā mēs sagaidījām un atvairījām uzbrukumu iekšlietu ministrijai. Šī bija atpūtas telpa tai maiņai, kas bija atgriezusies no ēkas ārpuses apsardzes. 4 dežūrēja, 4 atpūtās. Toreiz ēkas ārpuses ārsiena bija stiklota, gluži kā verandā. Bez Bauskas miličiem ēkā bija vēl daži. Ēkā dežūrēja iekšlietu ministrijas darbinieki no katra dienesta, atbildīgās personas, kuras atradās savos kabinetos. Konkrētu skaitu es nepateikšu, bet tas varēja būt apmēram kādi 30. Bet viņi nebija savstarpēji saistīti. Nebija tāda tā kā komanda, bet no katra dienesta atbildīgā persona. Šobrīd sardzē izdalītā atpūtas telpa ir pārbūvēta, bet iedomājieties stikla ārsienu un ka telpas labajā tālākajā stūrī ir galds. Mēs pēc maiņas bijām atnākuši, piesēdāmies, lai apēst kādu sviestmaizi, izdzert kafiju un sākās uzbrukums. Manuprāt, viena no pirmajām lodēm ieurbās sienā virs mūsu galvas. Pēc tam mēs paņēmām ieročus un sākās kauja. Un tajā mirklī laiks it kā apstājās. Miliči pat nenojaušot par iespējamo uzbrukumu, bija novilkuši smagās bruņu vestes un nepaspēja tās pat uzmest uz pleciem. Jūs pats bijāt ievainots šajā Omona uzbrukumā? Jā, es pats ievainots, kontūzija, arī šajā pašā telpā. Tas bija mirklī, kad es devos laukā no tā telpas. Daudzās liecībās tiek pieminēta kāda nezināma, 3. spēka klātbūtne Omona uzbrukuma laikā. Par to ir tādas neoficiālas liecības. Es domāju, pat izmeklēšanas protokolos viņas atzīmētas nav. Bet tie bija nevis ministrijas aizsargātāji, bet kāds cits spēks. Kas tie bija? Es sīkāk jums nevaru pastāstīt, bet pēc stāstījuma viņi ir bijuši apģērbti savādāk nekā Omona kaujinieki. Viņiem ir bijušas galvā nevis aizsarga maskas, bet kaskas. Izskan tāds pieņēmums, kuram atkal nav apstiprināja, ka tie
tie varētu būt Pleskavas divīzijas desantnieki, bet tas arī tikai viens no pieņēmumiem. Bet tātad jūsuprāt, esot tajā brīdī ēkā, un ēka ir liela un izkontrolēt to nevar, tādā ziņā kā visi izmantot? Mēs ēkas iekšienu nekontrolējām. Mūsu uzdevums bija ēkas ārpuse. Bet tad, kad sākās kauja ar Omonu, tomēr tie cilvēki, kas bija ēkas aizstāvi, viņi tajā brīdī šāva arī pa logiem, ne tikai šajā telpā, kur jums bija atpūtas telpa un kur jums notika šī kauja, ja, un kur jūs ieguvāt ievainojumu, bet arī par citiem augšējos stāvu logiem tomēr šāva, un cik protams, tad tie varēja būt tomēr ēkas aizstāvi. Visticamāk, tie varēja būt tas trešais nezināmais spēks, nevis ēkas aizstāvji. Manas tādas domas. Un, šāva arī ēkas aizstāvji no tajā laikā krimināla meklēšanas darbinieki, bet oficiālās liecībās viņi to neapstiprināja savā laikā un varbūt tādu pastāstīs, bet tam jāpaiet laiks. Šajā Omona organizētajā apšaudē krita kopumā 5 cilvēki. Miličs Sergejs Konoņenko un Vladimirs Gumanovičs, skolnieks Edijs Riekstiņš un kinooperators Andris Slapiņš, bet februāra sākumā no gūtajiem ievainojumiem mira arī Gvido Zvaigzne. Šī gada 28. aprīlī 1. kājnieku bataljons gatavojas atzīmēt savu 20 gadu jubileju. Karavīri ir izteikuši vēlmi šī pasākuma ideju veidot ap to, ka uz svinībām tiek uzaicināti arī bijušie un arī esošie 1. kājnieku bataljona karavīri. Tāpēc es vēlētos aicināt visus, kas sirdī jūtas kā pirmam kājnieku bataljonam piederīgi karavīri, lai arī izbijuši, dot ziņu pa sevi un piedalīties, apmeklēt mūsu pasākumu organizēto 20 gadu jubilejas svinības. Iedomājieties tādu mazulīti, kura ir 1,5 metru gara. Tās vidukļa diametrs 28 centimetri, bet svars 250 kg. Viņu sauc FAB 250. Tā nav nekāda cita planētieta. Tā radīta uz Zemes un tieši domāta karam, jo puse no tās svara ir speciāla sprākstviela, ko sedz metāla korpuss. Tā ir aviācijas bumba, kas radīta Padomju Savienībā. FAB nozīmē fugas aviācijas bumba. Tās izturīgais metāla korpus paredzēts, lai dziļi ieurptos zemē vai caursistu pretinieku ēku, īpaši jau rūpnīcu jumtu un stāvus. Tā ir vairākas graujošās īpašības. Pirmkārt jau sprādziena radītais gāzveida spiediens. Tam seko trieciena vilnis gaisā un seismiskie viļņi zemē, un šķēmbas, kas veidojas sadaloties metāla korpusam. Šī bumba pēc klasifikācijas ir ar īpaši graujošām īpašībām. 2. pasaules karā
Tādas bija vienas no lielākajām. Viņa vispār nav mesta. Viņai ir savas drošības, var saskatīt, jā, uz aprūsējušā uzspridzinātāja. Arī pēc viņas stāvokļa redzam, ka viņa nav kritusi. Un iespējams, šeit blakus ir šoseja vai kā, varbūt, ka viņi ir pārvietot uz šejieni, varbūt, ka viņi jau guļ no kara laikiem, tad mums ir grūti pateikt. Varbūt kāds bija domājis viņai tālvadību kaut kādu un kā tādu fugasu, ja nāks pretinieks kaut kā palaist viņu. To tikai tādas pieņēmumus varam izdarīt, varbūt tās. Jā, kā donors prāks jau varbūt 2. pasaules karā varēja izmantot. Īstenībā šī bumba tika atrasta vasaras vidū. Visticamāk atradēji ir melnie racēji, kas par to ziņoja. Kad speciālisti bumbu apskatīja, tika konstatēts, ka tā nav bīstama. Tomēr jāneutralizē uzspridzinot. Vasarā meži bija sēņotāju un nogotāju pilni, drošību neutralizējot nevarēja garantēt. Tādēļ to vēlreiz ieraka, lai ziemā uzspridzinātu. Jūs šeit dzīvojat kaut kur blakus? Nu, nav šausmas, ka jūs esat dzīvojusi visu šo laiku pie tādas bumbas. Mēs to nemaz nezinām, bet, ja viņi tik mierīgi ir gulējis, gulējis vēl tik daudz. Bet tagad, kad jūs to uzzināt un tā, kā jums liekas, kādas tās sajūtas, jo ja tas ietu gaisā? Domā gan, jā. Par to nav šaubu, kāru mēs esam redzējuši. Un zinu, ko tas spēja. Lūk, šajā vietā kopš vasaras sākuma šī 250 kg smagā aviācijas bumba gaida to brīdi, kad tā tiks izcelta. Ierakām bumbu aptuveni 3,5–4 metru dziļumā un uzbērām vēl virsū. Un, kā redzat, jā, krāters ir pietiekami liels, un apkārtējai dabai kaitējumu principā nav. Komanda ļoti labi nostrādāja, un tas, kas arī ir atķiedējums, ir mežā, ir ārā, jā, atsaucās visu laiku, tā kā pārmetumu nav vispār. Šis ir tas gadījums, kad ir gandarījums. Ir tiešām ir liels gandarījums. Sprādziena laikā mēs atradāmies kāda kilometra attālumā aiz meža. Sprādziens bija tik spēcīgs, ka to dzirdējām un zeme tik lielā attālumā nodrebēja. Jāatceraties, sižeta sākumā pieminēju arī bumbas seismisko vilni. Tāds arī tas bija.
Raidījumu arhīvu varat redzēt interneta vietnē www.sarks.lv.